Sveiki, mīļie skorpioni! Šis ir īpašs vēstījums, īpašs lasījums jūsu septembri, ja? Jo es īstenībā viņu ierakstīju vakar naktī pēdējiem spēkiem, bet kaut kādā mīsēkļa dēļ es izdzēsu otro daļu, un es sapratu, ka es nevaru tā kā rekonstruēt un tagad atcerēties to pirmo daļu, ko es tur lasīju, ja? Man vajag uzreiz, ka es rakstu pirmo un otro kopā, un tad, kad es paskatījos to sākumu, es atcerējos to kāršu izklājumu. Tur bija viens tāds moments, un ziniet, tas tā drusciņi pilnīgi pat tā. Tā pirmā bija tāds sašutums, kas es izdzēsusi, ja? Un pēc tam es saprotu, ka man nepieļauj vienkārši haltūru. Un tas ir tā, es nezinu, tas ir tā īpaši lika justies, ja, ka, mūs visu laiku vēro. Un ja vēl notiek šādas lietas, kuras nododu vēstījumu, ja, haltūra nedrīkst tikt pielaisti, ja. Tā kā simboliski arī jūs man to nesat pieļāvuši, ja, paldies par to, jo tas jau man tikai nāktu par sliktu. Turklāt šis vēstījums jau iezīmējās tik īpaši, ka es saprotu, ka tas jau tagad ir vēstījums arī man. Tā kā, un te ir liels lietas, jo paskatieties, jau mēnesis orakulu kārtas pasaka, nekas nesanāks no šīs situācijas, un tad nākamā kārts ir jau zilais mēnesis, kas runā, ka tā ir iespēja vienreiz dzīvē, ja, un ka tev jātic neiespējamam, ja, un tieši šī te mana mīļākā kārtas te ir kausu dūzes, ja, viņi ir apgriezti, ja. Un šeit ir Gebo, kas ir dievišķā vēlsta. Šī ir tiešām īpaša vēsts. Īpaša vēsts, tā kā klausieties teikt uzmanīgi, ko es te stāstīšu jums, ja. Tātad septembris šī ir, jo ir svarīgi saprast, ka šis te sinhronitātes, ja, tāpēc es jums to arī stāstu. Tā ir tā sinhronitāte, kā viss tiek saregulēts. Es tā kā tieši gribēju nohaltūrēt, ja, un man ne tikai liek pārtaisīt, jūs tagad esat iezīmējušies kā īpašie, jo pirmā ir īpašā un pēdējā kārtas ir īpašā pareizi, ar ko iesāks un ar ko nobeidzas, un varbūt pat vēl svarīgāk ir kā nobeidzas viss, ja. Un jūs esat tagad tie, ar ko es nobeigšu šo te lasījumu, ja. Tā kā ļoti, ļoti īpašs šis ir. Labi, ko? Sākam, ķeramies klāt. Jā, ko. Tātad šī te mēneskārts, kura jau te biedē un saka, ka nekas no šīs te situācijas nesanāks, ja. Te ir viena laba ziņa un viena, tādā cilvēku valodā runājot slikta ziņa. Bet tas ir tikai tad, ja mēs skatāmies virspusē, ja mēs tad dalām balts, melns, ja. Ja mēs virspusēji skatāmies, tad ir šis te labais, sliktais. Bet ja mēs ejam dziļāk, tur vairs nekas nav tikai balts, tikai melns. Jo tu dziļāk ej, jo tu dziļākas nozīmes saņem, jā. Tikai ja virspusēji mēs paskatāmies, mums tas izskatās kā pašsaprotami, ka tas ir slikts, vai pašsaprotami, ka tas ir labs, jā. Un par to arī šis te pirmā mēneša aizsākšanās. Cik jums ir interesanti, ja? Ja tā paskatās. Baigi zīmīgā tāda vēsts, es jums pateikšu, tāpēc, ka paskaties, te ir Maks, viņš ir numur 1, ja? Dūži vienmēr ir ar 1 apzīmēns, ja? Turklāt vecajiem arkāniem viņi ir vareni paši par sevi, bet jaunie arkāni, ja, viņiem ir piesaistīts vēl klāt vecais arkāns, un te ir numur 2. Numur 2 vecais arkāns mums ir arī šeit, ja. Četrnieks tie arī ir 2 divnieki, pareizi, vai ne? Un ja mēs paskatāmies pēc šeit, paskaties, te ir 102. lapas puse, tā arī numeroloģija. Vienkārši jums stāstīja tik daudz zīmes, kas pasvītro, ka tas īpaši. Šeit es esmu pierakstījis, jo es esmu pierakstījis tā lapas puse, lai ātrāk atšķirtu, jo es nevaru tur absolūti visus atcerēties no galvas šos te vēstījumus, kas ir zem kārtīm, ja? Man ir vairāk kā 100 kārtas. Un te ir 112, tātad paskatieties, jau kāda skaitļa kodi veidojās, ja?
un tas ir īpaši, un fehu, starp citu, ir pirmā, numur 1 rūna, rūnu futarkā. Jūs saprotiet? Tā kā te atkal jau iezīmējās, ja, tāds moments. Ja. Nu, Gebo mums te izlec, ja, jo Gebo ir 7. runa pēc kārtas. Ja. Jā, baigi interesanti arī jums te man iet, ja. Bet, nu jā, labi. Tā tad labā ziņa, kas, ja jūs par kaut ko ārkārtīgi raizējāties, uztraucaties par to septembri, ja, nu ir kaut kādas varbūt domas, kas tiešām dara raizes, jo ja atnāk viedā imperatori, viņi parasti atnāk tad, kad tas prāts ir sašūmējies, ja, prāts tur noraizējies, jo, ja mēs neesam tajā savienojumā ar to dziļo savu gudrību, ja, un ja prāts ņem virsroku, ja, tad mēs tur ļoti varam kaut ko sadomāties un sabaidīties. Ja. Un tad tev saka, ka tās ir galīgi muļķības, ja nekas tur nepiepildīsies, ko tu tur esi izdomājis. Ja. Bet te ir vēl viens aspekts. Te ir tāds, ka tu kaut ko tur esi izdomājis, ja, būs tā un ne savādāk, un tu jau esi izdomājis, kāds rezultāts būs, ja, un tā. Un tev šeit pasaka, ka nu ko, vispār tā gluži nebūs. Tev tagad ir jāpaņem un jāsaskaņojās ar savu augstāko es, tad cik tieši šī kārts arī par šo te runā, jā, šī ir tā tava augstākā gudrība, jā. Tu viņai ņem un uzticies, nobīdi prom šos te prāta, šo te čivināšanu, ko viņš tur runā, jā, un šausminās, jā, vai vēl kaut kas viņam tur nepatīk, jā. Un tagad ir īstais laiks, lai tu patiešām iedarbinātu savas maga spējas, jo mags var pilnīgi visu. Ja viņš tic saviem spēkiem, ja viņš tātad uzticās savai augstākajam mēs, savai iekšējai gudrībai, nav nekas, ko viņš nevarētu izdarīt. Vienīgais viņam ir jātic, paskaties, tev ticība ir ļoti aktuāla, tāpēc, ka šeit ir atslēgas vārds believe, ticēt, šeit ir atslēgas vārds believe, citādi, te ir pilnīgi neiespējams lietas notiek un piepildās, bet ticība ir atslēgas vārds. Jo ar augstāko plānu tā ir, ja tu absolūti to uzskati, ka tas ir kaut kas tik liels, ka ar tevi tas pilnīgi noteikti tur jau nenotiks, ja, tāda pilnīgi pārliecība, ja, tad viņš tiešām pašļūdz garām, ja, bet, ja tu tā kā esi ar atvērtu prātu, ja, jo tas prāts ir tas, kurš te dalīs un sadalīs, ja, prāts ir traucēklis, bet ja tu viņam neļaus traucēt, tad paskaties, kas notiekās, kādas brīnumainas iespējas atverās, ja, un vēl Dieva veltes tu saņem, ja. Par šo te būtībā izciesto, ja, kam tu ej cauri, jo Dieva veltes vienmēr, Dieva dāvanas, ja mums liekas, ka dāvanas ir ne par ko, bet īstenībā dāvanas jau ir a priori nopelnītas gan. Un ar augstāko plānu tā ir tāda apmainīšanās. Tu viņam upurus un savu, ja, tu upurē kaut kādus savus ego iegribas, ja, un tad dievišķais plāns tev atalgo ar kaut ko, vienkārši impossible, ja, no sērijas kaut ko neiespējami lielu, ja. Bet tu tomēr toties mazās savas ego vēlmītes un kreņķīšus, ja, tos esi upurējis, ja. Jā, tātad šeit. Šeit tu ņem un slēdzies klāt, arī fehu runa par to runā, ja, ka tu slēdzies klāt un rīkojies ar to, kas ir tieši tavā priekšā, tieši to, kas tev ir pieejams, arī to fehu runu tiešām uzsver, ja, tā ir atbildības runa, un aicina tev parūpēties par to, kas ir jau tavā rīcībā esošais, ja. Tātad tu izmanto pareizi šo te savu spēku, šo te pat pirmatnējo arī spēku, ja, kopā ar savu iekšējo gudrību, lai mainītu savu pasauli apkārt
Par to vēlreiz es atkārtoju, runā šī kārts un šī runa. Kaut kas nav izdevies, kaut kas izrādījās ilūzijas, jā. Kaut kas tur nesanāca, jā. Kaut kas, kaut ko. Neķer kreņķi, nesāc tur tagad par to dusmoties un pērties par šito te, bet paņem un pievērsies tam, kas tev ir, kas ir tas, ar ko tu vari strādāt, un radi no viņam jaunas iespējas, un te ir fantastiski, ja. Tu patiešām tieši šī septembra pusē, tu vari ritīgi samainīt, ja, samainīt un gūt sev labumu, jo Fehu runa vienmēr runā par bagātībām, turklāt es saku, viņa tik smuki atnāca, ne viņa ir apgriezusies otrādi neko, viņa smuki stāv, ja. Tātad šis ir tāds lielais tavs uzdevums, ja, kāpēc tu vispār kā dvēseli atnāc, ja, jo tev ir jābagātinājas. Visās nozīmēs, protams, tu nevari atstāt kaut ko novārtā arī šo te fizisko plānu, ja, fizisko ķermeni, ja. Jā. Lūk, tā kā šī situācija tevi padarīs viedāku, atceries, ja, viedāku, viņu uz to spiež, viņu uz to liek, tev ir jāsaslēdzās ar tavu viedumu, tātad tu paliec viedāka, tu jau paliec gudrāka, tu jau audzē kaut kādas savas prasmes, ja, un šeit ir par to, ka tu šajā it kā neveiksmē, ko tu esi iedalījis no sērijas, jā, melnā svītra vai vēl, tu paņem un iznes to ar kolosālu pluszīmi, ja, tu atrod kaut ko fantastisku, un spēja realizēt kaut ko ļoti labu, jā. Tā kā, jā, te prasa tev paļaušanos, ticību, ka tu beigu galā saņemsi to, ko tev tiešām visvairāk vajag, ka tas ir tas, kas tavam augstākajam labumam ir nepieciešams, jā. Un, jā, tā kā izvēršās ļoti, ļoti veiksmīgi. Tā kā tā. Galvenais ir šeit arī tiek uzsvērts, ja, šis te pievilkšanās likums, ja, ir arī jātic tam. Jātic, ka tavi sapņi beigu galā piepildīsies vēl labākā veidā. Un vēl labāk. Te ir ļoti daudz radošas iespējas un radoši uzplaiksnījumi. Jā. Nu, lūk, tā kā viss no šejienes jau tu izēji laukā un iečāpo tādās enerģijās, kur ir viss iespējams. Viss, ko tu uzskatīji pirms tam par neiespējamu. Tātad 2. pusmēnesis. Šeit jau konkrēti arī šī te brīnišķīgā runa paredz kaut kā tāda parādīšanās tavā dzīvē, kaut kas tāds parādās, kas ļauj tev veikt milzu izrāvienu attīstībā. Ja? Tev šeit ienāk tā pleca sajūta un harmonijas sajūta un pat kaut kādā ziņā tuvības sajūta. Ja? Ir kaut kas ienāk tavā dzīvē, ja? Kaut kas reti iespējams, ja? Cilvēks, starp citu, pēc šīs kārtas arī var ienākt tāds, kurš ir īstais retums, ja? Tā ir īsta veiksmes kārts, ja? Un par to tieši runā par šī te runa, tikai kas šeit notiek, ja? Kas šeit notiek? Tev vēlreiz un vēlreiz saku, ja šī te, paskaties kauss, būtībā tagad viss tā svētība nolīst par tevi. Un šeit vēl ir pie mājas kārts, tādu stabilu pamatu kārts, ja. Viņi arī pie reizes arī nozīmē sasniegumus, jo te ir iemesls nosvinēt, te ir svētkiem iemesls, ja, tā kā, ja. Tavs uzdevums te ir pilnīgi un galīgi iziet laukā no šīs te protests fāzes, ka kaut kas nav aizgājis tā, kā tu vēlies, ja.
Jo, ja tu spītīgi pie šitā turēsies, jā, būtībā pie tāda diskomforta iekšēji, jā, tad, un ja tu jau ar tādu neusticību tagad sagaidi šo te brīnišķīgo to jauno, nu, tu saproti, tev ir jāsaprot, ka tie procesi, kas tagad notiek septembrim, tie ir absolūti labvēlīgi priekš tevis, ja? Un no tevis prasa uzticēšanos, no tevis pieprasa uzticēšanos. Tā kā apgriezīsim simboliski šo kārti tā, kā viņai vajadz būt, ja? Lai var iesākties jauns emocionāls, brīnišķīgs, tādas mīlestības pilns sākums, kaut kādas mīlošas pieredzes, ja, dzīves draudzība, ja. Šeit ir par šo te garīgo insaitu, starp citu, par ko runā šeit, ja, arī šī kārtas. Tā ir noteikti paļaušanās uz savu iekšējo balsi, uz savu intuīciju, jā. Un nevelti šī kārts ir sasaistīta ar augstāko priestarieni, jā. Un tas nu ir jādara, ir jāsavienojās ar šo savu iekšējo gudrību un iekšējo balsi. Lūk. Un tad, tu patiešām tev pavēra šis te ir, nu, vienkārši fantastiski ir aizgājis tas otrā puse septembrim. Tā kā lūdzu, ar uzticēšanos sagaidi, protams, tu nav aizliegts kaut ko noprecizēt tur un pārliecināties, ja, bet ne jau uzreiz jau ar tādu noliegumu, ja, un jau ar tādu skepsi. Atceries to, ka no tevis prasa uzticēšanos, un tad tev pavarās brīnišķīgas durvis uz emocionālu atjaunošanos, ja, uz kaut kādiem neparastiem notikumiem, uz kaut kādām iespējām, kas rodās vienreiz dzīvē, un ka tev varbūt tāpēc arī tādas aizdomas ir tik lielas, ja. Bet, jā, tas viss jums ir, dārgie skorpioni. Es atceros, tagad, kad es paskatījos toreiz, kad es liku, bet tas, protams, tas vairs nav aktuāli, bet jums arī bija šī te otrā daļa, pilnīgi kā tāda atzimšana, jā. Tur bija viss rozēs, baltās kaisīts un tā. Tā kā, jā, jebkurā gadījumā tā septembra otrā puse ir īpaša. Tikai jums ir tāds uzdevums, jā. Ar savu skepsi, ja, ar savu skeptiskos prātu nenogalināt kaut kādu brīnišķīgu aizsākumu, kas var piepildīt kaut kādu sapni, par ko tu pat neuzdrošinājies sapņot, ja. Tā kā ir jābūt atvērtam, lai kaut kādas tik lielas Dieva dāvanas pieņemt, tomēr ir jābūt atvērtam, ja, un ir jābūt ar atvērtu prātu, un magam, piemēram, tas prāts ir atvērts, ja. Tālūk, mīļie skorpioni. Mīļie skorpioni, ar šo arī es tos savas dāvanas noslēgšu, ja? Un tālāk es piedāvāju padziļināt lasījumu, kur mēs paskatīmies konkrētas 8 tādas situācijas, bet pats galvenais mēs paskatīmies šos dziļos vēstījumus, te ir eņģeļu vēstījums, te ir tava septembra mēnesis patronese dieviete, ja? Šeit ir ārkārtīgi arī vietas tāds vēstījums, un viņš fantastiski izceļ to lietas būtību, par ko iet runa vispār septembrī. Nu, un tāds ļoti, ļoti dziļš jau tāds no augstākā plāna, varētu teikt, tāds skaidrs norādes un ziņas, ja. Un, ja jūs vēlaties, ja jūs tas ir ieinteresējis vai rezonējis, es jūs laipni aicinu uz maksas grupām par ziedojumiem, nu, vai arī varbūt es ielikšu šo te interneta veikaliņā vēl iespēju šo te papildinājumu paskatīties, ja. Bet tas ir kā jūs to paši vēlaties. Es, protams, priecāšos, jo tas būtu arī man atbalsts, ja, bet paši jūs izlemiet, kā jums vajag. Un, ja jūs vēl man klausaties, tad es izmantošu iespēju un aicināšu jums padomāt par taro runu kursiem, kas sākās 11. novembrī, kur es likšu kopā taro kārtas ar runu, un mēs dabūsim dziļas vēstījumus, ja.
Es, protams, paskaidrošu arī tās virspusējās nozīmes, kas tieši tā kā zīlēšanai, ja? Bet tas nebūs tas pats galvenais. Galvenais ir nolasīt šo te tandēmu, kā runā kārts kopā ar rūnu. Tās ir divas dažādas sistēmas. Tas ir skaidrs taro kārtas un rūnas, jā, skandināvu rūnas, bet mēs tur tāpatās vieni un tie paši visuma likumi jau arī ir. Tas ir viens un to pašu, un tas ir diezgan brīnumaini redzēt, ja, kā rūnai tiek piemeklēta klāt bildīte, un kā var tās sakarības tik brīnišķīgi ieraudzīt. Ja. Mēs skatīsimies arī tādu tarā dūžu kāršu skaidrojumus kā Kraulijas un, protams, Vaids, kas ir klasika, ja, bet mēs liksim klāt arī Krauliju, ja. Tie ir tie ir tiešām tāds tā kā melnais maks un baltais maks, bet redziet, viņi abi divi, ja iet dziļumā, viņi veido to tandēmu, ja. Un, protams, Krauliem tas nozīmē arī par dievībām mēs skatāmies arī par kabalas dzīvības koku, jo te ir diezgan, taro kārtas ir tam piesaistīts, īpaši Kraulijas par to runā. Mēs skatīsimies sakrālo numeroloģiju, sakrālo ģeometriju, tas būs dziļi, un tās transformācijas arī, ko pieminēja arī meitenes, kas pirms tam ir gājušas, bet šis te arī sinhronitātes ir vienkārši fascinējošas, jo tas katra nodarbība, katrs tā lekcija ir tik dziļi uzrunājoša ar to, kas notiek šobrīd tavā dzīvē, un vēl, kas notiek ārpasaulē. Un tas ir tas, kas man pašai personīgi priekš manis liekas īpaši, jo tā ir ļoti šajā tik nestabilajā laikā, kas mums te aizsākās, jā, un kas mums te vēl 25. gadā, jā, tā ir brīnišķīga pleca sajūta, kā tu zini, ka tas plāns augstākais ir ar tevi sarunājās, reaģē, nav nekas ārpus kontrolas, ārpus mūsu kontrolas var būt, bet ne ārpus, jā, augstākā plāna kontrolas, tā vadība, tur viss notiek, ja? Pat ja mēs ne visu saprotam, bet jo mēs apzinātāku saikni veidojam, jo mūs vairāk vada un sūta zīmes, ja? Nu, piemēram, šeit ir ritīgi sasūtītas zīmes, tā kā es nezinu, neesmu skatījusies, kas te vēl būs, kopā paskatīsimies, ja jums būs tāda interese, bet tagad es jums teikšu paldies, ka jūs uzticējāt man šo te lasījumu, paldies arī par jūsu laiku, ko jūs veltījāt, lai mani noklausītos, un ceru, ka jums palīdzēs šis te lasījums. Mīļie skorpioni, lai jums brīnišķīgs septembra mēnesis. Atā!